Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Pārdabiski nodrošināts. Šodienas rakstu vieta. Nebīsties, tā ir sacījis tas kungs. Milti tīnē neizsīks un eļļas apaļā krūzē nepietrūks. 1. ķēniņu, 17. nodaļa, 13. un 14. pants. Šodienas pārdomas. Vai tev ir ienākusi prātā doma, kā dzīvosim, ja nebūs iespēja nopelnīt pietiekami daudz naudas? Šodienas rakstu vieta ir no stāsta par pravieti Ēliju, kuru Dievs pārdabiski uzturēja bada laikos. Interesanti, ka Dievs lieto nevis kādu turīgu cilvēku, bet gan nabaga atraitni, lai parūpētos ne tikai par Ēliju, bet arī atraitnes nama ļaudīm. Ko šis stāsts mums māca? Pirmkārt, atsaki bailēm un tici Dievam. Tāpat kā atraitnes bezcerīgajā situācijā ieradās Ēlija, ar tevi ir visvarenais Dievs, un pārdabiski risinājumi ir viņa mīļākā nodarbošanās. Otrkārt, paklausi Dieva norādījumiem. Atraitnē vispirms bija jādod ēdiens Dieva vīram. Tieši šī pašaizliedzīgā rīcība aktivizēja dāsnu nodrošinājumu. Šodienas lūgšana. Tēvs, es ticu patiesībai, ka tu esi ar mani, un tāpēc man netrūkst nenieka. Patiesi, notiekošais tev nav pārsteigums, un tev jau ir plāns, kā uzturēt mani un manus mīļos. Es izvēlos ticībā sekot taviem norādījumiem un jau tagad pateicos par pārdabiskiem risinājumiem. Jēzus vārdā. Āmen.